Ir tā, ka esmu tāds ļoti aktīvs cilvēks pa dzīvi, tāpēc mans darbs nav saistīts tikai ar dzemdību procesu. Es arī vādu māmiņu skolu. Es strādāju jau ar grūtniecēm, sagatavoju viņas dzemdību procesam jau grūtniecības laikā. Tāpat es lasu lekcijas skolas jauniešiem par reproduktīvu veselību. Un, protams, tas ir forši, ka vecmāte viņa nevar strādāt tikai tā viena joma. Jā, jo kas skar vecmāti, tas ir darbs sakot no pubertātes vecumā līdz menopauzei. Tāpēc ir forši, ka mēs varam, katra vecmāte var atrast sev piemērotāku to jomu. Kas skar dzemdību zāli, man patīk, ka es varu būt klāt, ka es varu palīdzēt, ka to darbu novērtē grūtnieces, dzemdētājas, un tu gūsti to pozitīvu atgrieznisko saiti, ka viņi ļoti ir pateicīgi par mūsu darbu, par to, ka pie katras pacientes tu jau ej ar visu dvēseli, tu mēģini saprast, cik daudz tevi viņas dzemdības būtu nepieciešams, jā, un te ir arī no vienas puses psiholoģija, tāpēc arī turpinu savas studijas un mācos tālāk psiholoģiju, jā, un tāpēc, nezinu, man ļoti piesaista tas darbs, un tas ir mans dvēseles darbs, un tā ir tā profesija, kur gribas attīstīties, augt un turpināt strādāt.